Cik ilga ir polipa noņemšanas operācija? Polipa noņemšanas operācija ir vienas dienas procedūra, kas ir pieskaitām pie īsām operācijām. Vai ir labākais laiks, kad plānot šo operāciju? Labākais laiks ieplānot polipa noņemšanu ir tieši pēc mēnešreizēm. Tas laika loks ideāli būtu apmēram 5 dienas, tad, kad ir vai nu neliela asiņošana pēc mēnešreizēm palikusi, vai tieši pēc mēnešreizēm. Kāds būs atvesaļošanās periods pēc polipa noņemšanas? Pēc polipa noņemšanas operācijas, ja šī operācija ir bijusi ar narkozi, pamostās no narkozes, padzer kafiju, pēd brokastis un, principā, pēc pāris stundām, kad jūtas pamodies, var doties mājās. Ja operācija ir bijusi bez narkozes, tad pēc operācijas var piecelties un, principā, uzreiz doties mājās. Būtu jāievēro noteikts režīms. Neilgu laiku pēc šīs operācijas, visbiežāk aptuveni nedēļu, par to izstāstīs ārsts, bet pie ikdienas aktivitātēm ir iespējams atgriezties jau nākamajā dienā. Vai, ja nav bijusi šī narkoze, ir iespējams atgriezties pie ikdienas aktivitātēm jau tajā pašā dienā vakarā. Vai šo operāciju ir iespējams veikt bez narkozes? Jā, polipa noņemšanai bez narkozes var būt dažādas priekšrocības. Piemēram, tajā pašā dienā ir iespējams braukt ar mašīnu, ko nedrīkst darīt tad, ja ir bijusi īslaicīga narkoze. Bez narkozes mēs šo varam veikt, jo mums ir pieejami ļoti mazi instrumenti, kas principā līdzinās tiem instrumentiem, ar kādiem tiek ievietotas spirāles, kas tiek ievietotas ambulatoru kabinetā. Visbiežāk šo procedūru mēs veicam, neievietojot arī ginekoloģiskos spoguļus, ievietojot tikai instrumentu, kuram ir kamera. Līdz ar to procedūra bez narkozes, īpaši, ja sieviete ir dzemdējusi un ja tas tiek veikts pareizā cikla fāzē, nav sāpīga. Kā arī ir pieejama lokāla atsāpināšana, ja tas ir nepieciešams. Interesantākais jautājums no pacienta, kas ir bijis, vai ir iespējams redzēt savu operāciju. Jā, tas ir iespējams. Ja polipa noņemšana tiek veikta bez narkozes, pacients var ekrānā skatīties, kāds izskatās viņa polips, kāds izskatās dzemdes dobums un kā šis polips tiek noņemts. Tas ir, protams, pie noteikuma, ja cilvēks to vēlas redzēt.